2010. gada 20. aprīlī sprādziens nogalināja 11 strādniekus uz Deepwater Horizon naftas platformas un atvēra urbumu, kas katru dienu izplūda 8000 barelu jēlnaftas Meksikas līcī. Attālināti vadām zemūdens aparāti, 125 tonnas smags tērauda kupols un golfa bumbiņas. Šī ir $1,6 miljārdu glābšanas operācija, lai apturētu lielāko naftas noplūdi vēsturē. Deepwater Horizon bija dinamiski pozicionēta mobilā jūras urbšanas platforma. Tā piederēja Transocean Oil un tika iznomāta BP. Urbšanas vieta, kas pazīstama kā Macondo vai MC252, atradās 42 jūdzes uz dienvidu austrumiem no Venēcijas, Luizijānā, Macondo atradnē. Negadījuma dienā uz platformas atradās 126 cilvēku apkalpe. Pēc urbuma izveidošanas līdz galīgajam dziļumam 5600 metriem un tērauda apvalka caurules iecementēšanas platforma eksplodēja un aizdegās. Kamēr apkalpe mēģināja atgūt kontroli pār plūstošo naftu un gāzi, urbuma galvā esošā caurule saliecās. Avārijas atvienošanas sistēma nespēja aktivizēt izpūšanas novēršanas ierīci un atvienot jūras stāvvadu. Es esmu izveidojis video par šo negadījumu savā katastrofu kanālā, kuru es šeit pievienošu. Uzreiz pēc negadījuma BP aktivizē savu reaģēšanas plānu naftas noplūdes gadījumā un sāk apkopot resursus, lai glābtu platformu un urbumu. Lai atgūtu kontroli pār izpūtes novēršanas ierīci, viņi nosūta zemūdens robotu, ROV, lai pieslēgtos izpūtes novēršanas sistēmas hidrauliskajai līnijai 1500 metrus zem ūdens līmeņa. Izpūtes novēršanas ierīce tiek izmantota, lai ārkārtas situācijā noslēgtu naftas urbumu. Tai ir vairākas sastāvdaļas, kas var noslēgties ap urbšanas cauruli, lai aizvērtu tikai anulāro telpu, vai arī pārgriezt urbšanas cauruli, pilnībā noslēdzot urbumu. Sistēmai ir 2 elektroniskās vadības moduļi, kuri abi avārijas laikā atteica, un hidrauliskās vadības panelis, kas piegādā hidraulisko jaudu dažādām izpūtes novēršanas ierīces sastāvdaļām. Urbšanas iekārta ir savienota ar izpūtes novēršanas ierīci, izmantojot jūras stāvvadu. Stāvvads ir ārējā caurule. Stāvvada iekšpusē atrodas pati urbšanas caurule. Iekārta sūknē urbšanas šķīdumu lejup pa urbšanas cauruli, lai urbšanas laikā ieeļotu urbja galvu. Šķīdums un ieži atgriežas augšup pa stāvvadu anulārajā telpā, kas ir telpa starp urbšanas cauruli un stāvvadu. Stāvvads savienojas ar izpūtes novēršanas iekārtu bloku, kas ir 17 metrus augsts un sver apmēram 400 tonnas. Izpūtes novēršanas iekārtu bloks savienojas ar urbumu galvu. Tā kā abi vadības moduļi ir bojāti, BP inženieriem ir jāapiet sistēma un jāaktivizē novēršanas iekārta manuāli. ROV tuvojas novēršanas iekārtas hidrauliskās vadības panelim, jeb savienojumu plāksnei, un salāgo hidraulisko savienotāju, ko sauc par hot stab, kas darbojas kā hidrauliskās padeves savienojums. ROV izmanto hot stab, lai mēģinātu aizvērt vidējo caurules aizbīdni un noslēgt anulāro telpu ap urbšanas cauruli. Ja viņi var noslēgt šo telpu, pastāv iespēja atgūt kontroli pār uz platformas degošo uguni un iepumpēt cementu urbšanas caurulē, lai noslēgtu urbumu. Taču ROV pieslēdzas testa aizbīgņa hidrauliskajai līnijai, nevis vidējā caurules aizbīgņa līnijai. Testa aizbīdnis ir paredzēts tikai tam, lai pārliecinātos, ka izpūtes novēršanas ierīce spēj noturēt spiedienu. Tas nav paredzēts urbumu noslēgšanai. Macondo urbums 252 turpina plūst, barojot uguni degošajā platformā. ASV krasta apsardze ir nobežījusies par 700 000 galonu dīzeļdegvielas, kas atrodas uz Deepwater Horizon platformas. Un iespēja, ka varētu izplūst jēlnafta, kas tiek lēsta ap 8000 barelu, jeb 336 000 galonu katru dienu. Uz ūdens virsmas peldplāna naftas kārta, kas stiepjas 2 jūdžu attālumā no platformas. Nākamajā dienā, kamēr uz platformas joprojām turpinās ugunsgrēks, tiek nosūtīts vēl viens attālināti vadāms aparāts, lai ar hot stab procedūru mēģinātu aktivizēt izvirduma novēršanas ierīci un aizvērt vidējo caurules aizbīdni. Ja tas neizdodas, viņiem ir vairāki nākamie soļi, lai aktivizētu griezējus izvirduma novēršanas ierīcē, kas pārgrieztu urbšanas cauruli un pilnībā noslēgtu urbumu.
Bet tas ir pēdējais līdzeklis, ja hotstab procedūra nedarbojas. Negadījuma laikā Deepwater Horizon apkalpe mēģināja aktivizēt griezējus. Tagad BP joprojām cenšas atrast veidu, kā no tā izvairīties un glābt urbumu. ROV hidrauliskā sūkņa darbībā rodas kļūme. Mēģinājums tiek pārtraukts un ROV atgriežas virspusē uz remontu, bet BP iespējas kļūst vēl ierobežotākas. 22. aprīlī, 2 dienas pēc negadījuma, Deepwater Horizon nogrimst un okeānā nonāk 700,000 galonu dīzeļdegvielas. BP nosūta ROV, lai aprastu un novērtētu bojājumus vrakam. Viņi atrod platformu apgāzta otrādi, mazāk nekā ceturdaļa jūdzes attālumā uz ziemeļrietumiem no izvirduma novēršanas ierīces, ar jūras stāvvadu, kas ir norauts no platformas un guļ tai blakus. Nafta izplūst no cauruļvada gala un urbšanas caurules gala, kas izvirzās no cauruļvada. Tagad BP ir jāaktivizē automātiskā griešanas funkcija, lai pārgrieztu urbšanas cauruli un aizzīmogotu urbumu. Viņi nosūta tālvadības zemūdens aparātu, lai pārgrieztu izvirduma novēršanas ierīces elektriskos vadus un aktivizētu automātisko avārijas funkciju, kas ir elektriskā drošības sistēma, kas iedarbina automātisko griezēju, ja sistēma zaudē strāvu. Mirušā cilvēka sistēmai vajadzētu avārijas gadījumā aizvērt urbumu, neprasot manuālu iedarbināšanu. Taču avārijas laikā tā neiedarbojās, un kad viņi pārgrieza vadus, nekas nenotika. Abi 2 elektroniskie vadības moduļi ir bojāti. Vienam modulim vadi ir sajaukti, un solenoīds neiedarbojas, bet otram modulim 9 voltu baterija ir izlādējusies. BP dod norādījumu ROV pilotiem aktivizēt automātiskās griešanas drošinātāja tapas funkciju, kas ir mehānisks drošības mehānisms, lai pārgrieztu urbšanas cauruli. Inženieri nezina, ka avārijas laikā caurule saliecās, kas to atbīdīja prom no sensora līnijas, izvirzot to ārpus griešanas zonas, kur darbojas griešanas cilindri. Automātiskās griešanas drošinātāji tapa nostrādā un griešanas cilindru asmeņi aizvarās. Taču nevis tīri pārgriežot cauruli, tā vienkārši tiek deformēta un nafta turpina plūst. Glābšanas komanda izmanto tālvadības zemūdens aparātu, lai mēģinātu vēlreiz veikt hidraulisko pieslēgumu. Bet pēc vairākiem mēģinājumiem un uzkrātiem bojājumiem hidraulikā spiediens vairs nav pietiekams, lai pilnībā aizvērtu cilindru. Viņi mēģina vēlreiz aktivizēt drošinātāja tapas funkciju, taču tā trāpa urbšanas caurules biezākajā savienojuma daļā, nevis plānākajā caurules korpusā. 4 mēģinājumi neizdodas, un urbums turpina izlaist naftu okeānā. BP ir jāatrod cits veids, kā apturēt noplūdi. Nacionālā okeāna un atmosfēras administrācija ir rīks, lai modelētu, kā nafta uzvedas jūrā. Viņi prognozē, ka 35% naftas iztvaikos. 10 līdz 15% tiks atšķaidīti, bet atlikušie 50% veidos emulsiju ar jūras ūdeni, ko varēs savākt un sūknēt. Līdz 23. aprīlim naftas noplūde ir izveidojusi virsmas plankumu, kas ir 1 jūdze plats un 5 jūdzes garš. 32 laivas un 5 lidaparāti tiek mobilizēti, lai izkliedētu dispersantus un izvietotu savācējus naftas noplūdes likvidēšanai. Pēc 3 dienu ilgas 5000 kvadrātjūdžu lielas teritorijas pārmeklēšanas izdzīvojušo meklējumos ASV krasta apsardze pārtrauc pazudušo 11 Deepwater Horizon apkalpes locekļu meklēšanu. BP tagad ieceļ 2 komandas, lai apturētu noplūdi. Viena komanda urbs atslogošanas urbumu, bet otra komanda strādās pie tā, lai aizvērtu urbumu. Atvieglojuma urbums ir otrs urbums, kas tiek izurbta slīpi uz oriģinālā urbumā pamatni, kas ļaus glābšanas komandai iesūknēt smagu urbšanas šķīdumu, ko sauc par slāpēšanas šķīdumu, un cementu oriģinālajā urbumā, lai to pastāvīgi aizzīmogotu. Taču viņi nevar aizzīmogot urbumu pamatni, kamēr brīvā plūsma nav apstājusies. Vispirms urbums ir jāaizver. Lai aizvērtu urbumu, otrajai komandai ir jāuzbūvē aizvēršanas iekārta, taču tas prasīs laiku, tāpēc vispirms viņiem ir jāatrod veids, kā kontrolēt brīvi plūstošo naftu un gāzi. 25. aprīlī viņi vēlreiz mēģina aktivizēt pretizplūdes preventora vidējo caurules aizbīdni, izmantojot tālvadības zemūdens aparāta hidraulisko savienotāju un pārnēsājamo zemūdens akumulātoru. Akumulators uzglabā saspiestu hidraulisko šķidrumu akumulātoros, ko var atbrīvot, lai nodrošinātu papildu hidraulisko spiedienu, kas nepieciešams, lai aktivizētu griešanas aizbīdņus.
Bet BP inženieri nezina, ka caurule ir saliekusies, un tāpēc visi viņa mēģinājumi beidzas ar neveiksmi. 29. aprīlī noplūde sasniedz Luiziānas krastu, izplešoties 600 jūdžu platā teritorijā. Gubernators izsludina ārkārtas stāvokli, un dažu dienu laikā tiek izvietota gandrīz 100 jūdžu naftas ierobežošanas barjeru. Lai mazinātu noplūdes ietekmi, BP zemūdens tieši noplūdes avotā injicē ķīmiskos dispergentus, kamēr nafta izplūst no caurules. Dispergentus parasti izmanto uz ūdens virsmas, lai sadalītu naftu sīkās pilītēs, kas nogrimst jūras dibenā, prom no acīm un prāta. Esmu dzirdējis vairākus atsevišķus neoficiālus ziņojumus par ķīmiskajiem apdegumiem un vēzi, kas saistīti ar dispergentiem no brīvprātīgajiem, kuri strādā pludmales tīrīšanas darbos. Es nezinu pilnīgu ķīmisko dispergentu ietekmi uz zemūdens ekosistēmu, bet es nevaru iedomāties, ka vēl vairāk ķīmisko vielu iepludināšana okeānā būtu laba lieta. 1. maijā BP inženieri pievērš uzmanību anulārajam preventoram, kas ir liela virtuļu formas ierīce, ko izmanto, lai noslēgtu urbumu urpšanas operāciju laikā. Gumijas blīvei vajadzētu izveidot hermētisku barjeru ap urpšanas cauruli un novērst naftas izplūšanu caur stāvvadu. Taču nepareizi novietotā caurule urbumā neļauj anulārajam preventoram noslēgt urbumu. 2. maijā attīstības urbumu platforma Development Driller 3, daļēji iegremdējama ultradziļūdens urpšanas iekārta, sāk urbt pirmo avārijas urbumu, mazāk nekā pusjūdzes attālumā no MC252. Avārijas urbums ir uzticams veids, kā apturēt izplūdi gadījumā, ja noplūdi nevar apturēt citādi, taču tā veiksmīgai izpildē nepieciešams laiks un precizitāte. 7. maijā ūdenī tiek nolaists 125 tonu smags savākšanas kupols, jeb koferdams. Tas tiks novietots virs lielākās noplūdes jūras stāvvada galā. Šis koferdams ir tērauda konstrukcija, aptuveni 12 metrus augsta, 7 metrus plats un 4 metrus dziļš, izstrādāts tā, lai savāktu no caurules gala izplūstošo naftu kā apgriezta piltuve. Caurulu piltuves augšpusē novadīs naftu uz savākšanas kuģi virs ūdens. Kad koferdams tiek nolaists uz jūras gultnes, kupola iekšpusē sāk veidoties hidrātu kristāli. Metāna gāze, kas paceļās no urbumu un sajaucas ar augsto jūras ūdeni, veido ledumlīdzīgus kristālus, kas aizsprosto kupolu, traucē plūsmu un piešķir kupolam pozitīvu peldspēju. Kupols, kas piepildīts ar iesprostotām gāzēm un naftu, paceļās uz augšu virzienā uz virsmas kuģiem, pakļaujot tos sadursmes riskam. Jūrnieki un inženieri spēja atgūt kontroli un pārvietot koferdamu prom, pirms tas nodara jebkādus bojājumus. Viņi to novieto malā uz jūras gultnes, tālāk no noplūstošās urbumu vietas. Koferdams nav pilnīga neveiksme. Viņi uzzina, ka nākotnes konstrukcijās kupolā jāiekļauj metanola iesmidzināšana, lai novērstu hidrātu kristālu veidošanos. BP inženieri pāriet pie savas nākamās idejas. Stāvvadā ievietojamā caurule darbosies kā salmiņš, kas ievietots salauztajā stāvvadu caurulē, lai izsūktu naftu no caurules. Pēc 2 neveiksmīgiem mēģinājumiem BP inženieri ievieto jūdzi garu cauruli salauztajā stāvvada caurulē, kas novirza daļu naftas uz urpšanas kuģi virs ūdens. Caurule dienā atsūc apmēram 2000 bareli, kas ir aptuveni 1/4 daļa no 8000 bareli, kas izplūst okeānā. Nafta un gāze tiek novirzītas uz virsmu apstrādei vai sadedzināšanai, kur tās tiek nodedzinātas. Taču tas ir tikai īstermiņa pasākums, lai samazinātu naftas daudzumu, kas ieplūst okeānā. Nākamajā dienā naftas platformas attīstības Urbis 2 sāk urbt otro atslogošanas urbumu. Ar cauruļvadu ievietošanas cauruli, kas sniedz zināmu atvieglojumu, BP sāk darbu pie Top Kill plāna, lai sūknētu smagu dubļu masu caur izplūdes novēršanas ierīci un urbumā ar pietiekamu spēku, lai apturētu naftas plūsmu. Taču viņi baidās, ka spiediens urbumā izspiedīs dubļus atpakaļ ārā, tāpēc viņiem ir nepieciešams veids, kā to palēnināt un aizbloķēt. Inženieri sagatavo to, ko viņi sauc par junk shot. Es labprāt būtu bijis sanāksmē, kurā viņi mēģina izskaidrot junk shot direktoru padomēji. Viņi savieno junk shot kolektoru tieši ar ieplūdēm uz izpūtes novēršanas ierīces sāniem, izmantojot elastīgas šļūtenes, ko sauc par jumper lines. Pēc tam viņi iešauj savus gružus un smagos dubļus izpūtes novēršanas ierīcē. Junk shot ir piepildīts ar sasmalcinātu virvi, gumijas gabaliņiem, lodveida blīvētājiem, riepu fragmentiem, golfa bumbiņām un akmeņiem.
Tas ir tāda draza, kādu mans 6-gadīgais bērns sabāztu kanalizācijas caurulē, lai to aizdambētu. Pēc 3 dienām un 6 neveiksmīgiem mēģinājumiem apturēt urbumu ar smagu dubļu un golfa bumbiņu palīdzību, viņi pāriet pie nākamās idejas. Apakšējās jūras stāvvada paketes Top Hat vāka savākšanas sistēmas. 1. jūnija nedēļā, aptuveni 6 nedēļas pēc avārijas, BP operatori izmanto glābēju hidrauliskās šķēres, lai nogrieztu lielāko daļu saliektās stāvvada caurules, kas pievienota izplūdes novēršanas ierīcei. Lai iegūtu gludu griezumu, viņi izmanto dimanta stieples griezēju, lai nogrieztu atlikušo cauruli tuvu izplūdes novēršanas ierīcei. Dimanta griezējs iestrēgst, un viņiem nākas izmantot hidrauliskās šķēres, lai nogrieztu zem dimanta griezēja, kas rezultātā atstāja robainu malu, no kā viņi centās izvairīties. Operatori pievieno Top Hat tipa savākšanas vāku, kas izstrādāts kā 4. versija, lai noslēgtu ap avārijas novēršanas ierīci, kas palielina savākšanas apjomu, un nafta tiek novadīta uz kuģi virs ūdens. Metanols tiek iesūknēts vāka iekšpusē, lai novērstu ledus hidrātu veidošanos, kas varētu aizsprostot jūdzi garo cauruli, kas paceļās no vāka. Taču viņiem neizdodas savākt visu plūstošo naftu. Neliela daļa joprojām izplūst no apakšas un caur 4 atvērtām ventilācijas atverēm ierīces augšpusē, kuras neizdevās noslēgt, kā bija plānots. Savākšanas kupols spēja savākt 6000 barelu naftas dienā. Pēc nedēļas šis apjoms pieaug līdz 10,500 bareliem dienā, un savākšanas kupola dienas laikā savāktās naftas apjoms sasniedz apmēram 15,000 barelu dienā, kas ir krietni vairāk nekā 8,000 barelu dienā, ko viņi domāja izplūstam no urbumā. Šis rādītājs tiek pārskatīts uz augšu līdz 35,000, 60,000 barelu dienā. BP inženieri nolēma mainīt atkritumu iesmidzināšanas kolektora plūsmas virzienu. Tā vietā, lai iesmidzinātu dubļus un golfa bumbiņas, viņi izmanto to pašu sistēmu, lai iegūtu vēl 10,000 barelu dienā. Taču urpšanas kuģim, kas darbojās ar atkritumu iesmidzināšanas kolektoru, nav uzglabāšanas jaudas, tāpēc viņiem nākas naftu un gāzi sadedzināt. Līdz šim brīdim komanda ir īstenojusi īstermiņa pasākumus naftas savākšanai, un tas drīz mainīsies. 10. jūlijā naftas ieguve tiek apturēta, un Top Hat savākšanas kupols tiek noņemts, lai atbrīvotu vietu jaunam 3 aizvaru noslēgšanas blokam. Šis jaunais vāks ir kā izpūšanas novēršanas ierīce, kas uzstādīta virs oriģinālās izpūšanas novēršanas ierīces. Tam ir funkcionāli hidrauliskie aizvari, kas var noslēgties ap urbumu vai pievienot cauruļvadu, lai naftu nogādātu uz virsmu. Kamēr viņi nomaina no Top Hat uz 3. noslēgšanas ierīci, nafta 48 stundas ieplūst līcī. Taču šī konstrukcija operatoriem ļauj atgūt kontroli. 12. jūlijā jaunā 40 tonu smagā 3 svārsta noslēgšanas ierīce tiek nostiprināta uz sākotnējā izpūšanas novēršanas ierīces. Nākamais solis ir pārbaudīt urbumu hermētiskumu. Gandrīz uzreiz viņi atklāja noplūdi. Nepieciešams vēl 3 dienas, lai nomainītu noplūstošo detaļu, un pārbaude sākas no jauna. 15. jūlijā pēc gandrīz 3 mēnešiem BP ziņo, ka jaunā noslēgšanas ierīce pirmo reizi kopš avārijas ir apturējusi naftas noplūdi. Urbuma aizvēršana virspusē sniedz īslaicīgu atvieglojumu, taču virspusē uzliktais vāks ir vienīgs atteices punkts. BP ir jāizblīvē urbums, lai tas spētu izturēt rezervuāru spiedienu. Jūlija beigās BP saņem apstiprinājumu statiskās apturēšanas operācijai. Statiskā apturēšana atgrūdīs naftu un gāzi atpakaļ rezervuārā un līdzsvaros urbumā esošo spiedienu. 3. augustā urpšanas kuģis Q4000 sāks sūknēt urpšanas šķīdumu caur droseles un apturēšanas kolektoru, caur Deepwater Horizon izpūšanas novēršanas ierīci un MC252 urbumā. Tūlīt pēc pusnakts komanda sasniedza statisko stāvokli, kur urpšanas šķīduma svars notur urbumā esošo spiedienu. Pēc tam inženieri sūknē cementu urbumā, un, kad tas sacietē, viņi veic spiediena pārbaudi. Nākamo pāris nedēļu laikā viņi pakāpeniski samazina spiedienu no virsmas, un 21. augustā BP apstiprina, ka cementa aizbāznis ir noslēdzis MC252 urbumu. Taču ir vēl viena vieta, kas joprojām jāizlīmē. Septembra sākumā inženieri noņem Deepwater Horizon izpūšanas novēršanas ierīču bloku un nosūta to uz Luiziānu izmeklēšanai. Viņi uzstāda jaunu izpūšanas novēršanas ierīci šajā vietā.
Septembra vidū Development Driller 3 atslogošanas urbums savienojas ar MC252 urbumu virs naftas rezervuāra, un nākamajā dienā viņi iepumpē cementu urbumu pamatnē. 19. septembrī, 5 mēnešus pēc avārijas, BP pabeidz pēdējo urbuma noslēgšanas operāciju no apakšas, neatgriezeniski aizzīmogojot Macondo urbumu. Noplūde tika apturēta 2010. gada jūlija vidū, 86 dienas pēc nekontrolētās izplūdes sākuma, un urbums tika neatgriezeniski aizzīmogots 19. septembrī. Deepwater Horizon izlaida 4,9 miljonus barelu naftas Meksikas līcī, pārklājot apmēram 1300 jūdzes piekrastes. BP iztērēja vairāk nekā 1,6 miljārdus dolāru, lai atgūtu kontroli pār urbumu, un vēl 65 miljārdus, lai sektu tīrīšanas izmaksas, juridiskās izmaksas, izlīgumus un sodus, kas saistīti ar noplūdu. Kopējās izmaksas ekonomikai tiek lēstas līdz pat 145 miljardiem dolāru. Deepwater Horizon vraks joprojām atrodas jūras dibenā. Lai noskatītos vēl vienu sarežģītu izcelšanas operāciju, noklikšķiniet uz video ekrānā tagad.